teiks šajā jaunajā dienā, šajā jaunajā darba nedēļā. Es esmu Artūrs Avotiņš no Džošua ministrijas kalpošanas, un šis, kā ierasts, ir vārds šai nedēļai. Dieva plāni un Dieva nodomi uz mums vienmēr ir ļoti labi. Tas vienmēr ir kaut kas labs, pilnīgs, tīkams, kaut kas perfekts. Bet mūsu prātam reizēm ir grūti tam noticēt. Un tie brīži, tad, kad mūsu prāts pieslēdzas klāt, tas nemaz vairs nav labi. Ir tādi piemēri, pat mēs redzam Bībelē. Mēs redzam no šiem te Bībeles notikumiem. Mēs redzam to, ka tad, kad cilvēks sācis šaubīties, tas nav bijis labi. Kāds piemērs, ko es šodien vēlos minēt, ir atrodams, piemēram, Lukas evaņģēlijā 4. nodaļā, kur Jēzus, kad viņš tikko sāka savu kalpošanu, viņš kādā sinagogā sludināja šos vārdus no Jesajas grāmatas. Šeit 18. pantā varam šos arī izlasīt Lukas evaņģēlijā. Viņš šeit teica, viņš lasīja šo raksturvietu. Tā kunga gars ir uz manis, jo viņš mani svaidīs sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu kunga žēlastības, jeb no citiem tulkojumiem arī teikts, tā kunga labvēlības gadu. Un cilvēki dzirdēja šos vārdus, viņi tos uzņēma. Tad, kad Jēzus pateica šos te vārdus, ka šodien šis jūsu ausīm dzirdētais raksts ir piepildīts, cilvēki arī piebalsoja, cilvēki brīnījās, wow, kas par žēlastības vārdiem, jā, patiešām, tik vareni vārdi. Un tomēr mēs lasām arī, ka viņi uzreiz, viņi sāka prātot, paga, vai šis nav Jāzepa dēls? Paga, vai mēs nepazīstam viņa brāļus, vai viņa māsas nav pie mums? Mēs redzam Marka evaņģēlijā 6. nodaļā, ka cilvēki ņēma apgrēcību pie viņa, jo nespēja noticēt viņa vārdiem. Pirmajā brīdī, jā, tik vareni, wow, tik laba vēsts, bet pēc brīža, paga, nē, vai šis nav tas namdaris? Viņi uzreiz sāka šaubīties, un mēs pat lasām 6. pantā, šeit Marka evaņģēlijā 6. nodaļā, par to, ka Jēzus brīnījās par cilvēku neticību. Un vēl vairāk, diemžēl viņš nevarēja darīt daudz zīmes un brīnumus. Tikai kādiem retiem cilvēkiem, kuri bija vāji, viņš uzlika savas rokas un viņus dziedināja. Tas bija viņu neticības un sirds nocietinātības dēļ. Bet mēs redzam arī ļoti pozitīvus piemērus, kā piemēram spilgtais piemērs no Bībeles 1. Mūzes grāmatā, 15. nodaļā. Mēs redzam to notikumu, kad Dievs slēdza derību ar Ābrāmu, kad viņš apsolīja viņam pēcnācējus, un kādā naktī Dievs viņam lika iziet laukā un teica, lai viņš skatās debesīs, un vai viņš spēja saskaitīt tās zvaigznes debesīs. Un tik daudz, cik šo zvaigžņu viņš apsolīja Ābrāmam, ka tikpat daudz būs viņa pēcnācēju. Un mēs lasām to, ka Ābrāms uzticējās tam kungam, un Dievs to viņam pieskaitīja par taisnību 6. pantā, 1. Mūzes 15. nodaļā. Mēs redzam arī šos pozitīvos piemērus. Bet šie cilvēki, viņi Dieva dzirdēto vārdu, to vārdu, ko viņi dzirdēja no Dieva, viņi to uzņēma, viņi momentā. Viņi to satvēra. Jā, patiesi. Viņi to satvēra
tik svarīgi Dieva vārdu satvert kā bērnam. Tu dzirdi Dieva vārdu, jā, wow, tik laba vēsts, un tu to arī saņem. Tu to satver ticībā, un tu redzēsi, kā tas arī piepildīsies tavā dzīvē. Neviens, kurš ir dzirdējis Dieva vārdus un kurš tos ir uzņēmis, tiem noticējis, tos satvēris, neviens nekad nav palicis kaunā un arī nekad nepaliks kaunā, kurš vien tic, uzticās Dieva vārdiem. Mēs redzam arī, piemēram, to var lasīt Lūkas evaņģēlijā pašā sākumā, ka tika pasludināta labā vēsts ganiem. Eņģelis pasludināja labo vēsti par Jēzus piedzimšanu ganiem, un mēs zinām to, ka mēs zinām šo te notikumu, parasti mums šo patīk lasīt Ziemassvētkos, kad pieminam, atceramies Jēzus nākšanu šajā pasaulē. Un mēs redzam arī to, ka eņģelis pasludināja šo labo vēsti ganiem, un turpat Lūkas evaņģēlijā 2. nodaļā, 13. pantā, mēs arī lasām, ka piepeši tur pie eņģeļa bija debesu pulku draudze, tie slavēja Dievu un sacīja gods Dievam augstībā un miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts un tālāk. Un kad eņģeļi no tiem bija aizgājuši uz debesīm, tad gan runāja savā starpā, ejam, tad uz Bētlemi raudzīt, kas noticis, ko tas kungs mums licis paziņot. Gani to neuzņēma ar nocietinātām sirdīm, ar tādām šaubām. Tik laba vēsts, nevar būt. Eņģeļi jau ir prom, Dieva godība it kā ir atkāpusies. Nē, nevar būt. Bet nē, viņi devās. Un tad, kad viņi devās uz Bētlēmi, kas notika? Viņi neko neatrada? Nē. Ir rakstīts, ka viņi arī atrada un viņi ieraudzīja to, ko viņi bija saņēmuši, ko eņģelis bija pasludinājis. Viņi arī ieraudzīja Jāzepu, Mariju un šo bērniņu, tikko piedzimušo Jēzu, tur autos ietīt un silē gulošu. Viss, ko Dievs pasaka, un kad tu to saņem, satver, notici viņa vārdam, tad tu to arī piedzīvosi, cik tas ir īsts, patiess un reāls. Tāpēc pieņemsim Dieva vārdus ticībā un nešaubīsimies, jo mēs nekad jau nepaliksim kaunā uzticoties Dievam. Tāpat arī vēsts par Jēzu Kristu. Evaņģēlijā vēsts var likties kādos brīžos pārāk laba, pārāk skaista, lai būtu patiesība. Es varu būt dziedināts, tiešām varu saņemt savu atbrīvošanu, savu dziedināšanu, to, lai varu būt brīvs beidzot. Kā tas var notikt? Bet notici, tici tam, ka Jēzus ir samaksājis par tevi, ka viņš ir pateicis šos vārdus. Viss ir piepildīts, un viņš patiesi arī ir visu piepildījis. Priekš tevis un manis, tāpēc mēs to varam satvert un pieņemt ticībā. Nešauboties un arī ieraudzīt, kā tas notiek tavā, manā dzīvē, to, kas tev ir vajadzīgs, tavs brīnums. Kā lai es noticu brīnumiem? Nevar būt, kurš var darīt brīnumus? Kā lai es ticu brīnumiem? Bet Jēzus, kurš sava vārda spēkā dara lietas, kurš visu jau ir piepildījis, lai tavs brīnums piepildītos un notiktu, viņš to visu jau ir paveicis un izdarījis. Tāpēc brīnumi no Dieva ir īsti, reāli. Tas ir pa īstam, un mēs to varam piedzīvot arī savā dzīvē. Tāpēc es novēlu, lai tu satver katru vārdu, gan kas ir rakstītais vārds Bībelē, gan visu, ko Dievs ieliek dziļi tavā sirdī, tavā garā, un tas atsaucas uz tevi. Jā, amen, es ticu tam, ko Dievs uz mani runā,
tad tas ir vārds no viņa. Tici tam un tas piepildīsies. Tāpēc ar šiem vārdiem es vēlējos tevi iedrošināt un svētīt šajā te tālākajā dienā un arī nedēļā tālāk uz priekšu. Esi svētīts un tad jau tiksimies citā nedēļā. Jēzus Kristus vārdā, āmen. Pagaidām teikšu tev visu labu, tad jau līdz citai nedēļai.